Mācīšanās senioru vecumā – tā ir iespēja palikt aktīvām, papildināt zināšanas un būt starp savējiem. Latvijā šīs iniciatīvas pazīstam kā senioru skolas vai universitātes, bet pasaulē tās dēvē arī par trešās paaudzes universitātēm. Šeit ik nedēļu notiek nodarbības, aicinot seniorus iesaistīties. Tās ir gan radošās un valodu nodarbības, gan lekcijas un sporta aktivitātes. Rokdarbi, dejas, joga, vēstures lekcijas, dzīves stāsta rakstīšana, dzimtes pētniecība vai mēdīpratība. Katra skola pati veido savu nodarbību sarakstu. Galvenais ir saglabāt interesi par dzīvi un būt līdzestīgam rūpēs par savu veselību un dzīves kvalitāti. Tā ir vieta, kurā var satikties prāts un sirds kopā. Plus brīnišķīgi cilvēki, kuri ir sapratuši, ka arī tad, kad piedzīvot seniora gadi, var mācīties, var piedzīvot skaistus mirkļus, var izbaudīt dzīvi visādos veidos.